Šodien tā ir pilnīgi cita upe. Viņa ir pārplūdusi, viņa nes visādus kokus, viņa ir ļoti, ļoti dubļaina. Labi, no krastiem nav izgājusi. Upe plūst pretēji diezgan strauji un kā visi krasti pārplūduši šeit. Jā, nu baigi netālu no tās vietas, kuras nakšņoja, reku nācis ir pa taisno pāri tiltam, viss izskalots. Te reku, kur es stāvu, viss izskalots. Te reku aizskalots un tur tālāk reku traktors strādā, jo arī viss izskalots. Burbuļo upīte, un te viņa vakar ir bišķiņ pārbījusies. Viss šitas ir vienos dubļos. Reku no tā krustojuma līdz pat šeienai nākus ir upe, tecējusi pa šoseju un gāzusies lejā. Tas apjoms ir vienkārši abnormāls bijis. Reku visi vienos dubļos, viss ceļš ir ciet. Velospēds tiem iztīrītas pirmajiem. Te ir nogrūms arī bijis. Eko aizmugurē koku un akmeņi, visi vienā čupā. Reku tur ir aizgājis upe, visu aiznesus. Un šeit reku visi nesis lejā, vēl tagad nāk reku. Ko tilts savā starpā. Tilts noturējis. Ārprāt. Tā, pārceltuve ir ciet, nestrādā, tāpēc, ka lielie plūdi. Un būs jābrauc pa citu ceļu. Šī pārceltuve strādā. Otrajā pusē krastā, nezinu, vai var redzēt, runāsim, sarkano traktorīšu sajiets. Stāv viņi tur viss sarkanās jākās un kaut ko beigas spiež. Laikam kaut ko brauks Arte. Tagad es zinu, kāpēc es liku dubļiniekus. Viss te ir pārplūdis pat veloceliņi. Kas tā par lietu? Misenes reku peldu. Tā ir stadība. Peld misenes, tāds te bija stāvot to, kad ir šitāds briesmīgs. Oho. Nekad tur pilsētnieka vaidi. Šausmas. Un te bija baigi gājis lejā. Šausmas. Visu tīra, visu mazgā. Pat laikam vairāk kādu nefilmēšu.
Mans pirmais nopietnākais kāpums no tās pilsētiņas uz augšu. Nu, izskatos uz šitā slapš lupatās. Šitā banda mani atzina. Iepriekš es laikam kaut kur nogriezis, kamēr viņi brauc riņķī. Nogriezu gan es pa tādiem smukiem kalniem, bet nu čaļi te strādā cītīgi. Nu, pafilmēsim, kā viņiem iet. Strādā cilvēki. Tie ir stabīgi, tas ir vilcienām. Šitās augstums, kaut kas vienkārši. Un tur pārgāja pāri vilciens, liekas, kaut kā kosmosā viņš tur lido. Pat 2 vilcieni iet pāri. Es vispār tur redzu. Nāk pērkona negaiss. Te 3-4 celmi jau ir. Es te uzcēluši tādu savu telti, apakšā vajag forši karsts. Skatos, te ir viens tāds koks. Slīps. Viens. Stulbi slīpi tieši uz telti. Man galīgi negribās pārcelt to telti tagad. Nu, galīgi negribās. Nu, vai tad tiešām ko? Nu, es cik gadu 10 nostāvējis, vai tad šodien ko? Nu, kā saka, gadījās tad. Tur tālumā es šķūņu redzēju to ieleju, kuru es turpināšu braukt. Projām šitās pats mazs celiņš. Joprojām upes ieleja, upīte palikusi pavisam maziņa. Nesmīnos un visur ir tādas zīmes. Varētu braukt arī bez navigācijas savas. Tā arī 7. dienā nopeldējos. Kādām ezeram garām nevarēju braukt. Beigais aplasdāvs līdzīgi tā kā lidiņā. Un ka mans numurs 134. jāiet pakaļ. Dabūjuši tādu porciju. Kurš tādu apkalpo. Nes aliņus, tur es redzēju, nes pat kaut kādiem pa 15 pilnīgi rokās čalis. Godīgi sakot, reāls Oktoberfests. Šitien ir. Un tur tālu vēl projām vēl tur ir. Un kā es šitās lietas atradu, brauc maršrutā, uzliek populārākās vietas. Populārākās vietas velobraucēji, tad viņas tev atrada uz Oktoberfest. Kaut kāds no raktuvēm savedums, milzīgs kalns. Mums Latvijā arī tādu savest.
Un vispār ceru, ka te nebūs jābrauc augšā. Nu, tagad tas kalns no otras puses. Nu, tik augstu es esmu uzbraucis te jau. To šosejas atbraucu, arī pa maķītis, tad patais krūmiem ir šels, tad es iebraucu te iekšā. Tad bija doma palikt uzreiz tur. Man redzēt tikai no tālajām mājām. Tad es atradu reku vēl šitādu iebraucu, kaut kāds vecais ceļš. Šita. Tad reku tur es paliku aiz tā koka nokautušā iekšā. Vēl tur tad ir vieta. Te pa leju iet dzelzceļš. Otrā pusē vācu mājas. Un tad te vēl ir divas vietas. Šeit, kur mani neviens neredzētu. Un šitien augšā. Nu, pasaka, nu, gatavais kempings. Te autobusu veselu varētu izlūdināt. Un šeit mans autobus. Nevarēja neizmantot izdevību ieiet maķītī, ja jau guļu blakus maķītiem. Braucu bez navigācijas pēc zīmēm, kas šitien ir saucamais R3. Visas katra krustojuma izliktas zīmes, un es braucu pēc tām šodien. Ir nekāda vaina, temiņš mani vada. Reku viņas izskatās šitā. Jau vakar rādīja, nezinu, vai te redz vai ne. Ir mazākas un ir lielākas tādas R3. Apakšā ir mazāk. Piebraucis pie Mainas upes. Visādi braucis ar to pilsētiņu. Lēnu, garlaicīgi jāstāv uz pagriezieniem, ne krustojumiem. Tad es atradu, ka jābrauc tomēr arī šeit. Gar upes krastu, te viņa visi ir aprīkoti, vajag normāli, ka taisa no zīmes parādīts, uz kuriem jābrauc, ka man uz Frankfurti. 20 km Frankfurti jāizvien. Tur aiz krūmiem ir Maina. Tā izskatās atpūtas vieta līdzīgi, kā mums izšķelē. Nav baigi daudz cilvēku, darba dienas pēcpusdienā. Kā vakarā te būs pilns. Otrā Mainas pusē darās tas pats, veloceliņš vai celiņš, cilvēku atpūtas vietas. Un bija iespēja palikt tepat vienā kempingā, kur virs galvas lidotu šitie te lielās lidmašīnas uz Frankfurtas lidostu nosēstās. Uz 10 no rīta vismaz šī iela, kur es braucu, liekas aizmigusi. Mašīna maz, cilvēku maz. Viss diezgan klusi. Te pilsētas daļa bišķiņa dzīvākā, aizvērtas ielas ciet, notiek tusiņi pa vidu. Krasnodēļā tur vispār bija sabraukuši, laikam, visi Eiropas ielu cirki. Jā, un šitas te viss tagad notiek kaut kāda, nezinu, mūžīga svētki. Ienācu paskatīties, arī kur tādas līnijas ir, kur jāiet kuram. Un gribēju redzēt to jumtu. Nekad zem šitādu neesmu bijis. Milzonīgs. Oi, te ir 2, 3. Otrā visās pusēs. Tur tālāk. 1, 2, 3. Skats ir vienkārši milzīgi iespējams. Un te tu redzi, līdzīgi kā pie mums, Centrāla Tilgas rajonā. Viss kontingents te ir. Viss, ko vēlies. Nē, te vēl vairāk. Tālāk ir vēl sānos, vēl tādi paši angāri.
kāpēc Latvijā tādas nevarēja uztaisīt tagad jaunos. Ne tev lietus, ne tev sniegs. Nu, liekas, no Frankfurtas esmu ticis ārā. Tagad piebrauc pie Mainas. Pie normālas Mainas. Bez visādiem karuseļiem, bez visādiem apbūvētiem krastiem. Liekas, šitas ceļš tagad mani arī līdz pašai pilsētai Maina arī aizvedīs. Pirmais vīnogalājs Vācijā. Tuvojos Mozeles ielejai. Nu, vēl kādi 100 kilometri. Pa Mainu mazliet 12, kādi 80 pa Reinu. Tad būs Mozeles ieleja. Vīnogas galīgi zaļas. Skaisti. Kompānija aizmugurē. Skaidra ar kameru vilcienu.